Kostīmu un grīmas filmās izceļ tēlu emocionālo stāvokli un sociālo statusu. Šajās ekranizācijās liela nozīme ir arī apgaismojumam. Turpinot no iepriekšējā video, telpas apgaismojums arī spēj norādīt uz filmas noskaņu, tēlu nodomiem un atmosfēru. Apskatot 2023. gada vonku, redzams gaišās tonalitātes apgaismojums ar dabīgiem un siltiem toņiem. Izmantota telpas gaisma un naturālā gaisma no debesīm un lampām. Pārsvarā tas dod šo sānu gaismojumu, radot dažādus priekšstats par tēlu, piemēram, epizodē ar Bleacheri, uzreiz var nojaust, ka nodomi iespējams nav tie labākie. Protams, sāna apgaismojums arī var tikt uztverts bez interpretācijām. Tāpat filmā apgaismojums spēja arī izceļt detaļas, kā konfekti, kuras zelta krāsa izgaismojas, bet lampas gaismu. Visu tēlu sejas ir izgaismotas, ļaujot skaidri redzēt viņu emocijas ar augsta ekspozīcijas līmeņa pamatgaismu, kas raksturīga mūzikliem un komēdijām. Vienā no pēdējās filmas epizodēm apgaismojums palīdz izcelt Vilija asarēnās acis, domājot par savu mammu. Novērojama arī ir virsgaisma, izgaismojot acis, piemēram, Slagvorta pirmajā tikšanās reizē ar Vonku, kas sniedz šo acu mirdzumu, ko varētu sasaistīt ar kādu emociju. Kā kontrasts abām filmām, Čārlis un šokolādes fabrika reizēm ir drūma un tumša. Šai filmai apgaismojums ir svarīgs aspekts, kas ietekmē tās uztveri, kur toņi spēj radīt saudabīgu efektu tumšajos vidas brīžos. Daudz izmantota arī ir virsgaisma, ar avotu no rūpnīcas iekšējās telpas, kas izgaismo sejas, bet mēdz arī akcentēt kādu dekorāciju, piemēram, Vilija laivu. Tāpat filmā novērojami spēcīgi kontrasti starp siltām un augstām krāsu temperatūrām, kas rada dažādas noskaņas, kā arī dramatiskāku efektu. Piemēram, ārpus fabrikas esošās epizodes ir pelēks un drūms, bet fabrikas iekšpusē ir spilgti apgaismotas krāšņas telpas, kas parāda Vilija pasaules atšķirību. Līdzīgi jaunākajai filmai ir redzams sānu apgaismojums, bet īpaši Vilijam, kad Augustus Glūps iekrīt šokolādes upē, kas rada aizdomu pilnu noskaņu. Arī laivas braucienā, kad lietots zilganīga gaisma, veidojas noslēpumains efekts, it īpaši ar pātrināto mūziku. Vairāk kā šī izmantotā krāsu palete atbilst Tima Bērtona pārējiem darbiem. 1901. gada versijā apgaismojums pārsvarā ir gaišos tonos. Salīdzinot ar 2005. gada tuneļa laivas braucienu, šai filmā tiek maz lietotas gaismas, radot šo noslēpumaino efektu, kad Vilijs sāk dziedāt, parāda sarkanās gaismas ar sānu apgaismojumu, kas rada spilgtu kontrastu starp gaismu un ēnu, radot nemiera sajūtu un akcentē Vonkas divējādību, šos tumšākos aspektus un ģēniju. Filmā lietoti arī praktiskie apgaismojumi no rūpnīcas gaismām, kas izgaismo varoņu sejas, bet arī padara šo filmas pasauli realistiskāku. Arī sāna apgaismojums tiek izmantots, piemēram, uz Umpa Lumpām, uzsverot šo noslēpumaino dabu un to dīvaino izskatu. Salīdzinot visas trīs ekranizācijas, iespējams notvert apgaismojumu ietekmi uz iespaidu veidošanos un skatītāju noskaņu. 2005. gada versijā tu var novērot ar dzeltenām un oranžām nokrāsām epizodēs ar Bakitu ģimeni, radot mājīgu un aicinošu atmosfēru, neskatoties uz viņu nabadzību. Turpretī vēsāks apgaismojums ar ziliem toņiem tiek izmantots dažu iekštelpu un pilsētas skatos, piemēram, televīzijas telpā. Arī Vonkā apgaismojums kļūst siltāks epizodēs ar Vonku un viņa draugiem. Visās ekranizācijās dominē arī sāna apgaismojums, virsgaisma, kā arī pretgaisma noslēpumainajos brīžos. Analizējot filmu varoņu kostīmus un grimu, viss sasaistās ar oriģinālo darbu. Grāmatā Vilijs Vonka attēlots melnā cilindra cepurē, plūmju velveta frakā, pudeļu krāsas zaļās biksēs ar pēļu pelēkiem cimdiem, zelta spieķi un melnu kazbārdiņu. Šo krāsu kombināciju neviena ekranizācija netēloja tik identiski, miksējot dažādus krāsu toņus. 1901. gada versijā fraka bija violetā krāsā, pārējām drēbēm tika mainīga krāsa, sarkana cepura, bēšīgas bikses, bante uz kakla un spieķis, kas atspoguļoja šī Vilija Vonka maigumu, bet arī reizē jocīgumu. 2005. gada filma Vonku attēloja tumšākās krāsas drēbēs, parādot prestižumu un turīgumu, kas saskanēja ar šīs versijas krāsu paleti un tēla savdabīgumu. Kostīms sastāvēja no bordo frakas, melnas cepures un biksēm, zilganīgi pelēkiem cimdiem un spieķa. Arī viņa taisnie mati piešķīra prestižumu. Jāpiemina arī Vilija Vonka grims. Seja bija pelēcīgāka un bālāka nekā pārējiem tēliem, kas uzreiz izcēlās starp citiem. 2003. gada versija vairāk balstās uz pirmo filmu. Redzama Vilija Vonka plūmju fraka, brūnā cepura, bēšīgās bikses, spieķis un šalle ap kaklu. Pēc izskata, it īpaši šiem cirtainajiem matiem, kas veido šī trakā zinātnieka tēlu, jaunākā ekranizācija turpina pielīdzināties klasikai. Par to arī ierunājās režisors Pauls Kings, sakot, ka filma sasaistīta ar 1901. gada versiju ar vizualizāciju un scenāriju. Izmaiņas redzamas arī ar Umpa Lumpām, kas grāmatā aprakstīti līdzīgi cilvēkiem, bet īsa auguma. Salīdzinot ar pirmās un pēdējās ekranizācijas attēlojumu, kur viņiem ir oranža āda un zaļi mati. Apskatot pārējos tēlus, 2005. gada filmā par Čārliju un finansiālo stāvokli uzreiz var spriest pēc apģērba.
kur pirmajā filmā tas nav tik spilgti pamanāms, ja to nepasaka. Vilijā Vonka un šokolādes fabrika Augustus Glūps ar ģimeni tika attēlos stereotipiskā vācu apģērbā, piemēram, mamma tautiskā tērpā. Tomēr 2005. gada versijā tautība izcelta tikai caur akcentu. Redzamas arī atšķirības Maikā TV. Grāmatā viņš tika aprakstīts kā gangsteru filmu mīļotājs un daudzajām rotaļlietu pistolēm ap vidukli. Turklāt 1971. gada versijā viņš izskatījās kā kaubojs, rokās ne īsta pistole, bet raksturā līdzīgāks grāmatas aprakstam. 2005. gada versija pietuvināta mūsdienām, esot aizrautīgam videospēju spēlētājam un izskatoties kā parastam puisim. Iespējams secināt, ka kostīmi un grims ir svarīgas tēla izveidotā personāža sastāvdaļas. Lai par to gūtu dziļāku priekšstatu, uzsveru tipāžus vai sajūtas.